Portfolio for Employment ir jauns projekts, ko finansē Eiropas komisija ar programmas Erasmus+ starpniecību. Šī pamācība sniegs jums dažas idejas par to, kā trenēties darba intervijai. Neviens neiet uz skatuves, nezinot un neapzinoties savu lomu. Tas pats attiecas arī uz darba interviju. Nav nekā labāka kā lomu izspēle ar klasesbiedriem vai draugiem. Jūs pat varat apsvērt e-twinning projektu ar Eiropas video partneriem. Vispirms jums būs nepieciešama situācijas lapa, kas balstīta uz darba piedāvājumu. Portfolio for Employment komanda ir sagatavojusi dažus piemērus. Jūs tos atradīsiet interaktīvajā mācību aktivitātē zem šī video. Mēs jums piedāvājam arī jautājumu lapu personāla atlases speciālistam un analīzes tabulu novērotājiem. Novērotāju atsauksmes palīdzēs jums saprast, kā jūs varat uzlabot savu sniegumu. Personāla atlases speciālisti vienmēr uzdod viena un tā paša veida jautājumus. Sagatavošanās tiem ļauj jums justies pārliecinātāk un vieglāk sniegt atbildes uz jautājumiem. Viņi jums jautās, ko zināt par viņu uzņēmumu, jautās par jūsu skolas gaitām, praksi uzņēmumos, uzdos jautājumus arī par jūsu profesionālajām prasmēm un sociālajām iemaņām. Kā arī vēlēsies uzzināt, kad jūs varētu sākt strādāt. Un neaizmirstiet, ka pateicoties šim modulim esat sagatavojis savu nodarbinātības vīzas dokumentu, izmantojiet iespēju to parādīt un pārunāt to ar personāla atlases speciālistu. Ja jums ir kādi jautājumi, jūs vienmēr varat sazināties ar savu izglītības pasniedzēju, izmantojot Portfolio for Employment prakses kopienu Telegram. Jūs varat sazināties arī ar Portfolio for Employment partneriem, nosūtot ziņu izmantojot Portfolio for Employment Facebook un LinkedIn lapas, atstājot komentāru zem video Portfolio for Employment YouTube kanālā vai pa e-pastu, izmantojot Portfolio for Employment tīmekļa vietni. Visām organizācijām, kas izmanto Portfolio for Employment resursus, ir jāizstrādā skaidra datu aizsardzības politika saskaņā ar GDPR prasībām.